Jā, nu tad mēs no Instagram pārlecām uz Zoom. Instagram es negribu ļaut runāties šodien, bet mēs esam tik ļoti nobriedušas, ka, man liekas, mēs vairāk atlikt nevaram, vai ne? Jā, tieši tā. Uh, jā, tā tad es nezinu, mēs varētu iepazīstināt, nezinu, kāda mums te publika savākusies. Jā, tātad es esmu Linda Kronberga Svence. Mm. Es īsumā sevi saucu par transformāciju mentoru caur mīlestību, jo tas ir veids, kā man liekas, ir vislabāk transformēties caur mīlestību, nevis caur piespiešanos un tādu. Tad manas prakses ir dažne dažādas. Jau vai vairāk tāds apkopojums. Man sāk likties, ka tagad jau drīz vairs nebūs īsti jēga saukt tās visas prakses atsevišķi, jo katra tā sesija ir tāds apvienojums no visa tā. Un šodien mēs tieši šeit nākam parunāties tieši par Akaši hronikām. Jo tas ir tas, kas mūs vieno ar Annu, un mums bija tāda apmaiņas sesija, kur mēs vienotrai Akas kronikas palasījām. Mums vienkārši tāds kosmos atvērās, ka mēs sapratām, ka mums ir kaut kas vairāk jādara, plašāk jānes šī gan iespēja, gan informācija. Tāpēc mēs tā kā domājām šodien tā kā, padalīties vispār ar savu ceļu vispirms, un tad nedaudz ieskicēt savu to domu, un tad jau laika gaitā turpinājums sekos. Mhm. Nu jā, un es esmu Anna Rīniece Kapušča, un es pavisam nesen, droši vien salīdzinot ar Lindu, esmu atklājusi, ka šī kroniku pasauli, bet tas ir tāds netverams plašums, un man liekas, tur tāpat kā Linda saka, tur, ja Linda laikam sāk ar elpošanu, būšanu par elpošanas pasniedzēju un tad uz kronikām, tad man tas ceļš ir bišķiņ otrādi, es sāku ar kronikām un tagad gatavojos elpošanas pasniedzēju kursam. Bet jā, man liekas, tās metodas nav tik būtiskas. Galvenais jau ir tā vēlme palīdzēt cilvēkiem. Un es arī laikam varētu teikt, ka es transformēju, bet man tas lielākais, kā es to redzu, tas resurss ir, kad es ieraugu cilvēkos to resursu. Un es varu tam cilvēkam iedot tā kā norādi, vai kur tad ir tas viņa resurss, kur slēpjas tas viņa. Un tad no tā, jo bieži vien cilvēki tā atnāk tādi ļoti haotiski, viņš nezina, ko viņš grib, un viņš ir tā nedaudz tāds tā kā pazudis tajās savās domās un prāta jūklī. Un kad tu viņu tā kā sakārto, tu viņu tā kā bišķiņ sazemē, un tad, kad tu viņam pasaki vēl, kas tas ir viņa, tas varbūt resurss, kur viņš var, tad viņam tāds pavarās tas plašums un visi tie rīki, kas mums nāk klāt, vai tā ir elpošana, vai nezinu, human design, vai astroloģija, vai vienalga, kas man liekas, ir tāds foršs papildinājums. Tā kā, jā. Katram ir savs tas bonusiņš, vai ne? Un tas ir tas foršais, ka mēs liekam visu kopā, un tas mums tā kā paver jaunu bildi tajā visā. Mhm. Un, un jā, varbūt kaut kā īsumā vai garumā, es pat nezinu, kā tas ir, kā mēs vispār, nu tā kā 5 vārdos mēs pateicām, kā mēs nonācām līdz Akašu kronikām, bet tā garāk, plašāk, lai, man liekas, tas ir tā kā, man tas katrā ziņā būtu noderējis, ja es to būtu zinājis, jo man likās, ka tas ir kaut kas tāds ļoti neaizsniedzams. Ļoti, nu, tāds, ka, lai nu kurš, bet es jau, nu, točna nē. Ja es vēl būtu tā kā, nē, es tajā laikā, man liekas, arī kaut ko zināju par galaktiskajām un Zemes akašu kronikām, tad tas arī bija tāds, nu, arī tāds kaut kas milzīgi huge, kaut kāda liela atšķirība, nu, tā kā, nu, tas ir vēl augstāk, vai ne? Tas, ko es no savas pieredzes varu teikt, tas ir tieši tas, ka tajā momentā tām lietām, kuras es esmu tā kā citos pamanījusi un tā kā, wow, tas gan būtu forši, bet, nu, es jau, nu, man jau taču no tā nav. Viņas ir vienkārši atnākušas tieši pie manis. Nu, tā, paiet kāds maziņš laiciņš, un tā punkšs atverās. Un tā kā,
Un ja tev gadījumā ir tā, ka tev liekas, wow, šis ir forši, tad tu zini, ka tev ir mega resurss to arī nu, tā kā iemācīties, pieredzēt, vai nu, vēl visādos veidos, kā tur mēs līdz tam varam nonākt. Un man, tā kā, jā, pēc pasniedzēja kursa, kas man tur notika, man sākās vērt iepriekšējās dzīves vaļā, kuras aizgāju uz rentgenoloģiju. Un pa vidu mums bija tā kā pasniedzējiem tā kā retrīts kopīgs. Un čenelingā es uzdodu nu, tā kā pirmo reizi. Es varu teikt, pirmo reizi dzīvē uzdrošinājos pajautāt par sevi arī kaut ko. Un nedomājot, cik stulbi tas jautājums izklausīsies, un ko tad, lai es tādu pajautāju, lai nu man apmēram tur tā kā kauns nebūtu pašai par to. Un konkrēti jau jautājumus, protams, neatceros, bet tas bija kaut kas ļoti līdzīgs kā visiem citiem par to, ka vai, nu, kaut kas par to, ka vai nu es esmu uz pareizā ceļa, vai nu es esmu tā kā daru visu tā kā vajag. Un pirms pašas atbildes sniegšanas man pasaka, nu, tu jau pati vari aiziet apskatīties savās akašu kronikās. Un tāds, ko es? Akašu kronikās, un tāds arī vēl jautājums, o, kāpēc visiem citiem vienkārši saka, jā, tev ir tā vai kaut ko, bet viņiem nesaka, aizej pats apskaties akašu kronikās, bet man tieši to pasaka, tā kā, man likās, es šito nevaru vienkārši tā laist gar ausīm. Un man ir vienkārši jāiet un jāmeklē. Un tas, pirmais, ko es meklēju un atradu, bija tieši Debija Solarisa, galaktiskā sakašu kronikas. Un pa vidu bija jau tā, ka es to domāju, nu, es paošņāšos, kas tad ir tās akaši kronikas, un aizgāju uz vienu sesiju, kur man arī pateica, ka man tā kā jāiet nu, tālāk, plašāk, nevis tā kā nu, Latvijā kādu pie kā mācīties, bet kaut kur pasaulē. Un tā es pie Debijas Solaris izmācījos tajā viņas pirmajā tajā izlaidienā, Galaktiskās akašu kronikas, un man bija tā, ka mani pat ielaida, nevis pat tā, bet man tiešām ielaida akašu kronikas. Es pa sevīm tur izzināju un uzzināju. Uh, un vienā momentā vienkārši tāds klikšs un viss. Man bija tāds pat iekšēji baile vispār iet. Tieši kur. Iekšēji baile pat nu, tā kā mēģināt vēlreiz. Jo, ja man nesanāks, ja man nesanāks. Un tas par to iekšējo baili. Un tad es sapratu, ka Akaša kronikās viņi nav ieinteresēti, lai nu, man pierādītu, ka var ticēt, ka var to pieredzēt, ka tai ticībai ir jānāk no manis. Un, tas bija tāds ļoti milzīgs, tāds liels darbs ar sevi. Protams, tajā ceļā vēl es tā kā izdomāju, ka es iziešu. Nu, tomēr vēl Zemes galaktiskā, nu, kā mēs visu laiku sakām, Zemes galaktiskā, jo par šito arī ir stāsts. Kad es iziešu Zemes akašu kronikas, un tā jau arī bija. Izgāju trīs nodarbībās. Mans mērķis bija aktivizēt to manu kanālu. Un es izgāju un es aktivizēju to kanālu. Un katru reizi, kā es gāju, nu, pirmajā tādā nodarbībā mums pasniedzēja, saka, mēs ejam tikai zemes akašu kronikās. Un es tagad eju akašu kronikās, un man tā. Nu, kurās tad tu gribi tikt? Es saku, pasniedzēji teica zemes, zemes, šodien būs zemes. Un tā katru reizi, kad es eju, tā man katru reizi tur tā kā apmēram prasa, nu, kurās. Un jo es vairāk eju, jo es katru reizi vienkārši saku, galaktiskajās zemes. Un man tāds, es visu laiku eju zemes akašu kronikās, bet pie sevis visu laiku pirmais vārds ir galaktiskās. Un es saku, nu, nē, nu es nevaru tā kā atlikt, visu laiku atlikt. Man ir jāmet pie malas viss, kas man tur nāk pa vidu, un jāiet galaktiskajās akašu kronikās. Un man, protams, nāca no ārpuses tādi, nu, tā kā piespēlēti, kosmosiski piespēlēti klienti, lai es beidzot tā kā aizietu tādīs galaktiskajās akašu kronikās. Un man tagad nāk viens tas, pirms tās sesijas, es jūtu, ka nu, tā nebūs par zemes lietām, bet kad būs tieši par galaktiskajām. Un es tā
pajautāju savējiem, vai nu nevarētu beidzot viņas tā kā apvienot, lai man nav tā kā, jo, kad es gāju, man tā kā divi ekrāniņi, man ir Zemes un galaktiskās, un man tā kā jāizvēlās, kuru ekrāniņu izvēlēties, un man tāds, bet es varu tā, ka man nav jāizvēlās. Var tā, ka vai savienojiet man viņas, un tad man savienoja, un tad atnāk klients, un viņš saka, un es gribētu, lai es savas galaktiskās pieredzes savienoju ar šīs zemes enerģiju. Un tāds, wow, tas ir tieši tas, ko es tā kā darīju tieši. Nu, pirms sesijas tas bija tas, ko es pirms sesijas palūdzu, un kā tas vispār savalkās un saslēdzās kopā. Kur mums vēl ir mikrofoni vaļā? Un jā, tā sākās mana izzināšana, un tad man pa ceļam, protams, arī nāca. Man pa ceļam nāca informācija, kāpēc es tik ļoti labi jūtos tieši tajās galaktiskajās. Un es varu pastāstīt, vēl kāda ir atšķirība starp zemes akašām un galaktiskajām akašām. Tīri enerģētiski. Tā kad iedomājies, ka tu aizēji uz, nu, nezinu, skolas vai pagasta bibliotēku, viņi ir tur, nu, tur tu visu kaut ko vari tur dabūt, visādi informāciju. Bet nu, tur tāds tā kā maz informācijas krātuve, ja? Un līdz ar to tāds mājīgāks varbūt un tāds mazāks, enerģija arī savādāka. Un lielākā daļa noteikti ir bijusi gaismas pilī. Kāda tur tā enerģija? Tur vienkārši tā enerģija savādāk vispār pa to telpu var plūst, vai ne? Un tāds lielāks, jaudīgāks. Un tieši šāda enerģijas tā kā atšķirība ir starp šīm abām akaši kronikām. Un arī, protams, informācijas daudzums un jā, nu, tā vibrācija un izskatās tur arī savādāk. Tad, jā, un nu, tā kā es jūtu atšķirību, kurās es ieeju, un tieši galaktiskajās es jūtos pilnīgi tā kā mājās. Nu, tā kā, kas man, protams, Anna vēl to paplašināja, vēl vairāk paplašināja man to skatījumu, nu, tā kā, kāpēc tā ir, un kur kā mana daļa tur darās, un ko viņa dara, un kā viņa tur dzīvojās. Un, un jā, te noskrēja doma, tā kā man liekas, man jādod vārds tev, pēc tam papildināsim. Es varu izstāstīt, ka man vispār no sākuma nebija nekādas domas par kronikām. Man bija galvenais, kas man bija, kad man bija tā sajūta, ka ir kaut kas vairāk, ir kaut kas lielāks. Bet tā kā, nu, tu ej pēc tiem sabiedrības principiem, normām, ka tev ir ģimene, tev ir darbs, tev ir bakalaura vai maģistra grāds, nu kas nu ir svarīgs, jā, bet tev visu laiku ir tā sajūta, nu tiešām šitā tagad visu mūdu, tā kā, nu, līdz tai pensijai, un tad tev tur vēl kāds par 3. pensiju līmeni sāk runāt, jā, un kaut kā visu laiku likās, bet es gribu kaut ko citu, es gribu kaut ko vairāk, bet, nu, tas, zin kā, mēs jau esam ielikt tādā kastē, un kamēr tu tā kā, tev kāds kaut kur nepavēr kādu caurumiņu no tās kastes, tu nevar iedomāties, ka aiz tās kastes kaut kas ir. Un tad, laikam, man tas pavērējis bija Jānis Brūns, kuras izgāja transformācijas kursu, un kad es sapratu, ka, tur kaut kas ir aiz tās kastes, un tur var kaut kur bišķiņi paskatīties cauri, un tad, kad tu tā kā sāc strādāt ar tām savām programmām, ar tām savām limitācijām, tad tev arī nāk, nu, līdz ko tu tā kā pacēl roku, tad nāk arī cilvēki, skolotāji, kursi, un arī viens no Lindas dvēseļceļojumiem, kurā es piedalījos, kur arī man atnāca šīs bibliotekas. Un viņas atnāca tādā, nu, tā kā tiešām tā kā Harry Potter filmā, un Linda man arī uzvedināja, viņa saka, pamēģini, varbūt tev kaut kas ar tām akašām ir jādara, un tad es skatījos, jā, kas varētu mācīt vai kaut kur, un tad es atradu tādu Sanita Liberta, kur arī, ja kādam ir interesi, droši viņa joprojām māca aktīvi.
jo viņa pati lasīja. Es no sākuma vienkārši to gribēju, domāju, savām tīri izzināt sevi un saprast. No sākuma es domāju vienkārši lasījumu, bet tad mēs kaut kā sākām strādāt un sapratu, ka viņa bija gatava kļūt par skolotāju, es biju gatava kļūt par skolnieci, un mums tāda ļoti forša sadarbība izveidojās. Un es vispār sāku saprast, kas tās kronikas, jo man viņas nedalās zemes galaktiskās, man ir viena man viņa ir tāda ansīša un grietiņas būdiņa meža vidū, bet tad, kad es attaisu tās durvis, tad tur ir vienkārši viss kosmoss iekšā. Un lai arī tas izklausās ļoti kosmiski, bet patiesībā jau tur parāda katra cilvēka nu, tādu būtību, vai kur viņš šobrīd ir. Un tā kā tu saki, Zemes galaktiskās, tas ir atkarīgs, kur tas cilvēks kādā posmā šobrīd ir. Man, piemēram, es tā kā eju cauri vienām durvīm pie tā cilvēka, nu, tīri tā vizuāli iztēlojos, kad es eju iekšā, un tad parasti ir vai nu tas cilvēks ir savā ceļa sākumā, izzināšanas sākumā, un tad vairāk ir tādas zemes lietas, kur mums ir jādziedina tās, nu, kaut vai iekšējais bērns, jā, kaut kādas zemes programmas jātransformē. Bet, ja tas cilvēks jau ir ar sevi strādājis, ja jau viņā ir tā, kad viņš ir sevi gan mentāli, ka viņš meditē, piemēram, vai elpo, vai viņam ir kaut kādas prakses ķermenim, tad jau var, tās kronikas jau tā kā varās, un tad tur sāk parādīties kaut kāda galaktiska pieredze, varbūt tur kāds no Plejādes atnāk ciemos, vai vēl kāds, tā kā sākās jau tāda, nu, tam cilvēkam viņam dod tik daudz, cik viņš var paņemt, cik viņa tā kaste ir atnākusi vaļā, jo tur nebūs nekad tā, kad tu pirmo reizi nekad neesi meditējis, nekad neesi elpojis, neko neesi darījis, un tu pēkšņi tev palūksi kronikas lasījumu, un tev tur sāks nākt birkt kaut kādas, ja, galaktiskās pieredzes, kur tu tur, nezinu, uz Orionu cīnījies, nu tā nebūs nekad. Nu, vismaz man tā nav gadījies, parasti cilvēkam dod pēc viņa tā brīža spējas uzņemt, jo viņi, nu, tā kā tavi pavadoņi vai vienalga, kas, kā mēs to saucam, kroniku sargātāji, viņi jau ir ieinteresēti, lai tu harmoniski atveries, lai tu harmoniski veic to savu apzinātības ceļu, un viņi negrib, lai tu tur pēkšņi sajūti prātā, ja, jo nu, to jau var atraut, to nezinu, vienalga, dažādas prakses, kur tev var atraut vaļā to kosmosu, bet ko tu pēc tam ar viņu darīsi? Tāpēc, man liekas, ir tā māka, ko arī es mācos, joprojām ir tā kā pateikt tam cilvēkam jo tur augšā viss ir vienkārši. Tur augšā viss ir saprotams, tur ir loģiski, tur viss ir, tu tā kā izzūmojies ārā no tās savas ikdienas un paskaties no augšas. Un tad, kad tu skaties no augšas, tad tev viss liekas, tas ir tāpēc, tas ir tāpēc, tas ir tāpēc. Bet tad, kad tu atkal atgriezies tā kā lejā uz tās zemes, tad tev ir jāsaprot, kā to iedoto lietu tur augšā, tajā kosmiskajā, izmantot ikdienā, kā piemēram mūsu lasījumā, jā, Linda redzējis, pēc es ļoti gribu savienoties ar māju planētu. Man tā ir tā kā, nu, dvēsele, tā kā no kurienes dvēsele pirmā planēta, kur man dvēsele iemiesojās, man ir Andromeda, un es nekā nevarēju tā kā sajust to saistību, un tad Linda saka, pagaidi, bet tev tur ir Saturns pa vidu. Un es tā, nu, ok, Saturns. Un Saturns ir par disciplīnu, ja, par tādu kaut kādu tā kā kārtību, saturēšanu. Un tad es sapratu, ka tas ir mans resurs, ka tad, kad es esmu tajā, tas, nu, tīri pārnesot uz fiziku, ja, kad man ir lietas sakārtotas, tad, kad mana diena ir rutinēta, disciplinēta, tad es pavaros tam kaut kādam jaunajam. Nu, tā kā tas ir kosmosa vārdos, tas ir, kad es burtiski ar Lindu uzlidojām uz Saturna, ja, un es piepildījos ar enerģiju, bet atgriežoties mājās tajā ikdienas dzīvē, es vienkārši sapratu, ka man ir ļoti svarīgi, lai ir šī rutīna, disciplīna, un tad man varās vaļā jauni apvāršņi, jaunas iespējas, jaunas idejas, un es varu savienoties ar to māju planētu. Tā kā tas viss ir tāds. Nu, mēs esam tādi translātori, teiksim, tādi rūteri, ja, kad mēs to informāciju paņemam un nododam cilvēkiem, bet tikpat labi to var kā, katrs darīt. Tikai tā starpība ir droši vien, es, piemēram, redzu kā vizuāli bildes, Linda vairāk caur sajūtām, tā kā citam varbūt ir caur skaņu, citam varbūt vēl kaut ko, katram ir tā maņa, ko viņš jūt, un jā, un tas dod tādu
to plašumu. Man liekas, tas ir tāds atkal viens instruments, kas ne tikai man dod baigo, nu, tādu iedvesmu turpināt un ņemt to kasti nost un ieraudzīt, kas tur ārā ir, bet arī citiem parādīt, ka tur ir kaut kas tālāk. Citreiz tiešām dara tāds tā kā skats no malas, jo tad, kad mēs esam savā tajā rutīnā, mēs tās lietas, ko mēs redzam, mēs viņas redzam pavisam savādāk, un šis ir veids, kā mēs varam parādīt to pašu lietu tikai no citas tā kā perspektīvas. Un, un viena lieta, tā kā tu stāstīji par to saturu, un viena lieta ir tas, ko tu saproti fizikā, bet otra lieta, ka tu tā kā, ko mēs izdarījām, mēs sakārtojām tajā smalkajā plānā, ja, jo tu teici, ka tev ir Andromeda, un tu uz viņu nes tā kā tos resursus, vai ne? Bet, kad tu aizēji tur, tev ir sajūta, ka tevi dzen projām, ej, nes vēl. Un ko mēs atklājām, ka tas bija atkal tieši tas pats, kas mums cilvēkiem, vai ne? Tas mūsu iekšējais stāvoklis par to, kā mēs jūtamies tajā situācijā. Tad, kad tu nevis tikai nesi tos resursus, un tas ir arī, man liekas, tas, ko tev tā kā paņemt priekš sevis ikdienā, ka ne tikai tā, nu, rutīna ir forša, tas ir tavējais, to tu saprati, bet ko es gribu piebilst, tas nav visiem. Nevajag visiem aiziet galējībās tajās, ja? Ir kam nevajag to. Jo viņš tiklīdz ieliks sevi rutīnā rāmjos, viņam vienkārši atslēdzās. Viņam atkal atslēgsies tas, kas tev, kur tev, jo tev ļoti skaisti parādīja, ka tad, kad tu esi tajā, tas Saturns savu to bagātību vienkārši tev piepilda. Un ko tu darīji, ko mēs darījām, tu ļāvi sevi arī dabūt to resursu. Nevis tu esi tikai kā piekabe, aizvedu, izkrauju, eju vēl, aizvedu, izkrauju, eju vēl. Jo paliek tas tukšums sevī, vai ne? Bet tajā momentā, kad, bet es vācu tos resursus, kāpēc es nevarētu arī sev pieresursēt, vai ne? Un pēkšņi tev tā kā atjaunojās tā saitīte ar mājas planētu, kur tev īstenībā tu esi heroes, kur tev vienkārši dievina un tevi nenormāli apbalvo par to, ka tu to dari, kas vispār atslēdz tavus kanālus šeit. Tu dabūji vispār tādu, vai ne? Tu priekš piepildīji sevi, pēc tam tu dabūji no mājas planētas to informāciju. Un jā, tas ir tas, kā es to jūtu. Es caur jūtību, es vienkārši jūtu to enerģiju. Man ir bijušas reizes, ka man prasa, kā fiziski izskatās. Es saku, nu, no sākuma es domāju, ka es redzu fiziski, bet pēc tam es redzu, kā enerģija nomainās, un tā bilde arī nomainās. Un tas bija tas mirklis, kad es saprotu, ka es neredzu, kā tas cilvēks fiziski uz tās planētas izskatās. Es redzu enerģētiski, kāda ir tā enerģija. Vai tā ir tajā vienā gadījumā bija vecs vīrs, tāds sirms, nu, tā kā, nezinu, ķīnietis, tur indietis ar to tādām mūsiņām, tāds vienkārši sēž un taisa. Un tad, kad nomainās tā enerģija, pēkšņi viņš kļūst jaunāks, vairāk tāds eiropeiskāks un tāds aktīvāks. Un tad tas bija tas moments, kad es sapratu, ka tas nav par fiziku, tas ir par to enerģētiku. Un, un jā, tas ir tas, kā es sajūtu. Es jūtu tās enerģijas, un tad es mēģinu tā kā nodot to informāciju caur to, kā es to enerģiju spēju izskaidrot. Plus otra lieta ir tā translācija, kad es vienkārši taisa acis ciet un sajūti un saņem caur sevi. Jo viena lieta, ko es esmu ievērojis, kāpēc man, piemēram, tā elpošana patīk, tie paši dvēseli ceļojumi, un arī no sākuma es biju diezgan skeptiska pret to, nu, tā kā akašu kronikām, jo es redzu, un tas īstenībā tas, kas man nāca, ko es pirms tam tur rakstīju ārā, tā informācija, kas man nāca, cilvēkiem nevajag informāciju. Mēs dzīvojam pārbagātā informācijas laikā. Informācija ir, nu, ņem grāmatu un lasi. Tā informācija vienkārši tā, vai nu iziet ārā, vai pat neieiet iekšā. Cilvēkiem nevajag informāciju, cilvēkiem vajag enerģiju. Un jā, tavējais veids arī ir tieši tā enerģijas. Tā kā, tur ir, nu, protams, caur mani arī nāk informācija, vai ne? Atkodēta tā sajūta informācija, bet lielākais uzsvars tieši ir uz to enerģiju.
Mm. Un man ļoti skaisti un skaidri parādīja, ka tas ir tas, kas tieši šodien cilvēkiem ir vajadzīgs. Viņiem nu, tā kā pietiek to informāciju, jo, kā es saku, kāda jēga, kad es zinu, ka mani tur kaut kādā vienā dzīvē pakāra. Nu, labi, pakāra. Un kā man tas palīdz? Vispār nekā nepalīdz. Līdz es neaizēju pati, nepieredzu, kā tas notika, ar kādām domām es no tās dzīves aizgāju. Nedziedinu, neatlaižu, man tā plikā informācija neko nedod. Un tāpat arī par tām es redzu, ka kāda nu tā kā, ko dod, kad es zinu, kad es tur biju kareivis uz Oriona. Nu, neko nedod, bet man dod, kad es varu savienoties ar to pieredzi, kur man ir iekšā vēl joprojām, piemēram, tā nav mana pieredze, bet klienta pieredze, kur viņš bija karotājs uz Oriona, un vēl jo šodien pat ar sevīm strādājot, maza daļiņa. Nav tā, ka es jūtos visu laiku tādā, ka man ir jācīnās ar visiem, bet kaut kādās situācijās viņa izgaismojās. Un ir tāds nemieris visu laiku, kad ir jābūt, man vienmēr jābūt gatavam. Es nevaru vienkārši tā atslābt, vai jā, nu man tagad tur uzbruks kaut kas. Plika informācija īsti neko nedod, bet sajūtot, izdziedinot, atlaižot, plusā vēl savienojoties ar pozitīvo. Mm. Vienkārši dzīve reāli nomainās. Vai ne? Jā, es gribēju vienkārši piebilst par to, ka reizēm cilvēki tika prasa, ko tad man prasīt? Nu, piemēram, kā tad es zinu, ja, ka man tur tajā Orionā vai kurā dzīvē, tad kuru man, nezinu, kur iet meklēt, ko tad transformēt. Kā man tas nāk, parasti vienkārši nāk tas, kam tas cilvēks ir gatavs. Bieži vien man pat reizēm nevajag jautājumu, bieži vien mēs vienkārši ejam tajā telpā un jau skrien pretī, ja tur kaut kāda dzīve, kura ļoti, ļoti grib nu, transformēties vai grib, lai palīdz, lai aizved uz to vietu, vai tur bieži tas ir kaut vai tam pašām kaut kādas bērnības atmiņas, ja, kur cilvēks ir kā, bet nu es taču elpoju, ja, nu es taču šito jau vienreiz notransformēju, bet nē, nu vajag tajās, jo tad, kad tu esi tajā kronikā, tas ir tāds, tu esi tā, nu, manā laukā, ja vai tavā laukā, tas paverās bišķiņ cits tas redzējums, vai tā, mēs kaut kā enerģētiski nododās gan tā sajūta dziļāka, gan tā enerģija, un tad, kad tu esi tajā kronikā, un tad tu to vēl izdari, tad tas ir pavisam cits tas dziedinājums, un arī tev tā kā, tev aiziet beidzot, kad var savādāk. Tā kā, jā, tas noteikti ir par enerģētiku, tas nav par plika informāciju. Tur, protams, var rakstīt grāmatas par to, kur mēs esam bijuši un ko darījuši, bet tas jau nav mērķis. Mērķis jau ir izdzīvot šito dzīvi ritīgi forši, un lai mēs to varētu izdarīt, mums vajag šo visu laiku tā kā transformēt tās limitācijas, transformēt visas robežas, viss, kas mums traucē plesties plašumā un Viennozīmīgi. kontrolēt. Jā, un atlaist to kontroli. Tas tāds. Man tāds ir Mans lielākais bija, ar ko es vispār sāku, ka palaistu kontroli un vienkārši ļauties, ka tu vienkārši ļaujies. Tāpēc arī šorīt man tas posts atnāca, mēs vakar bija tieši iegāja kronikās, un man vienkārši tā spilgti atnāk, kad es vienkārši ļoti visu laiku, es tā kā transformējos, mainos, bet tajā pašā laikā tu tā kā turies pie tā kaut kāda pazīstamā, pie tā vecā, un tad, kad it kā palaid vaļā, un tu tā jaunajā joprojām mēģini kaut kādām vecām metodēm. Ja man pilnīgi burtiski rādīja, ka es kronikās tā kā mēģinu uzkāpt ledus kalnā. Nu, tā kā vienkārši tu rāpies, un es, nu, kāpēc man nesanāk? Un kāpēc? Un tajā brīdī, kad tu vienkārši palaidi vaļā, un tad ir tāds, ai, wow, var taču tik vienkārši. pārnos pacelties, vai ne? Nevis jārāpo pa kalnu. Un tas ir atkal par to, ka tev vienkārši parāda būt kaut kādu tādu mazu metaforu, ja, kur tu savā ikdienā tur malies par īņķi, un ka tev beidzot pielec, ka var savādāk. Tas par to, ka, nu, tā kā es saku, mēs 40, nu, 30 plus 40 gadus esam krājuši to visu. Loģiski, ka nevienā, ne 10, ne 20 elpošanās mēs tā kā to neatrisināsim. Arī vienā akaša kroniku lasījumā mēs to visu neatrisināsim. Un es tad paskaidroju kaut kādus 13, 3,5 gadus. Bet varbūt bišķi vairāk. Nu tā, ka nonstopā. Man nav neviens mēnesis, kad es neesmu kaut kādā transformācijā, kaut kādās, vai no elpošanās, vai caur tiem ceļojumiem sevi izzinājusi, vai caur citām metodēm, tagad, kas ļauj arī vēl citām metodēm ienākt. 3,5 gadi.
es, man liekas, šī vasarā 1 mēnesi atļāvos nedarīt neko. Pirmo reizi pa tiem 3 gadiem. Un, un vēl joprojām es redzu, ka man vēl joprojām ir, kur parakties, jo tas, kā mēs varam, tā kā, es teiktu, tās ekspektācijas, kas man bija pirms, nu, vai ambīcijas pirms 2, 3 gadiem, es noteikti šodien dzīvotu tādā medusmaizē, bet vienkārši strādājot ar sevi, es saprotu, ka tās ambīcijas ir nu, tādas, nu, tā kā bērndārs, nu, nē. Es ļauju savām ambīcijām kāpt augstāk, un jo es ļauju savām ambīcijām iet augstākām, būt lielākām, līdz ar to ir vēl ar ko strādāt, ir vēl kaut kur, kur parakties. Un tas, ko es esmu sajutusi, iemācījusies, ka tas, nu, tas nav tās transformācijas un tā kā izaugsme, tas ir lifestyle. Tas ir dzīvesveids. Tas nav, es tagad pastrādāju, nu tad man sāksies tur atvainājums. Nē, tas ir tā, ka tā ir viena daļa no tā. Labi, protams, es domāju, ka man ir jāpiebilst, ka man Plutona dvēseles formulā ir Plutons. Plutons ir transformāciju planēta. Nu, tā kā es labāk izvēlos pati sevi transformēt, tā apzināti, nevis gaidīt, ka dzīve mani sāks transformēt. Tas arī viens no faktoriem, kāpēc es tādu tik ļoti apzināti tur visā tajā iekšā. Un tas, ko tu teici, jā, kad tā informācija atnāk tieši tajā brīdī, kas visvairāk vajadzīga un kam cilvēks ir gatavs. Viņš nekad Es gan, nu, es saku, nu, tā kā tas nav gluži no pieredzes, bet es teiktu, ka nu, cilvēks varbūt viņš var arī nemeditēt, neelpot, neko nedarīt, bet ja viņam ir tā kosmiskā pieredze, kas viņam šobrīd var palīdzēt, tas arī, nu, tajā mirklī bet tas būs tā, ka tas būs viņam draudzīgi, nevis, ka viņam atraus, un tagad te pats dari, ko tu to gribi. Un bija kaut kas vēl, jā, par tām pieredzēm. Ņemot vērā mūsu sesiju, es teiktu, ka tu vienkārši nezini, ka tu esi galaktiskajās kronikās, bet tu esi tur, jo vienkārši esot no Zemes, Zemes kronika, vienkārši es esmu baigi, nu, ļoti pētījis, jo man tiešām šis jautājums tā kā vienu brīdi ļoti satrauca, kas, ar ko tas atšķirās. Vienkārši esot galaktiskajās, ne, bet Zemes akašu kronikās, tu vari piekļūt tā cilvēka, nu, tā kā informācijai uz citām planētām, bet tā cilvēka tas tā, nu, es teiktu tā, nezinu, perspektīva vai kas, pie viņiem vienkārši nenāks plējādieši. Nenāks, tā kā tu nevari tik plaši izzināt no Zemes perspektīvas. Uh, Jo es vienkārši arī lasīju, meklēju, un es zinu, ka ir daži, kas apgalvo, ka viņi strādā tikai caur zemes. Un tie, kas nesaka, kur viņi iet, tas ok, vai ne? Bet ir tie, kas uzsver, ka nē, mēs tur neejam, nekur nevandamies, mēs tikai caur zemes strādājam. Un tad vienkārši, jā, tu vari caur cilvēku perspektīvu, dvēseles pieredzi kaut ko redzēt, bet tas skats nav tik plašs, kā ja tu atļauj sev, nu tā kā loģiski, vai ne? No zemes skatoties, mēs zinām, ka ir kosmos, bet tas nav tas, ko mēs neredzam viņu, mēs vienkārši zinām. Bet, kad tu izēji kosmosā, tad, kā tu saki, ja tev atverās kosmos, tas jau, nu, kā, ok, tad kā, varbūt tās ir durtiņas no Zemes, bet, nu, vienalga, tev ir savienojums ar to. Tas atkal ir par katram savs, vienam mamma, vienam meita, vienam kleita. Tāpat kā man, piemēram, arī ļoti bieži es redzu, ja ir kaut kādi negatīvi pieslēgumi, vai ja ir kaut kādi bloki, vai kaut kādas tādas lietas, man vienkārši to parāda. Es vienmēr paskatos cilvēku, tā kā čakras, es neesmu nekāds tīrītājs, es nepretendēju būt par konkurences vabadiem, bet ja cilvēkam tiešām ir kaut kas tāds, kas bloķē viņu, man to parāda, un pavadoņi to var noņemt nost. Tā kā protams, es pajautāju, jo ir jau lietas, kas cilvēkam ir vajadzīgas, kas ir viņa izaugsmai, bet tiešām ir reizēm lietas, un diezgan bieži ir kaut kādas lietas, kur ir kaut kāda, kur, protams, bieži savēlkās ar kaut kādu pieredzi, kur cilvēks ir vai nu sev uzlicis kaut kādu tur slēdzeni uz sirds, jā, vai kaut kādu plāksni sev galvā uzlicis, jo viņam redz kaut kad atnāca bērnībā kaut kāda informācija, viņu nobloķēja, un viņš izdomāja, ka es labāk neko neredzēšu, un tad, kad cilvēks beidzot ir atkal sāk kaut ko interesēties, tad pavadoņi to plāksni novāc nost, un beidzot cilvēkam pilnīgi var redzēt, kā viņam tā kā enerģētiski sāk tecēt iekšā tā informācija, tā kā ir katram savs, vienam
zemēs ir, zemes akšās ir labi, fini, citam redz, man nāk vēl kaut kādi mošķi vēl parādās vai vēl kaut kas, ko mēs varam, citam vēl kaut kas, tā kā, man liekas, tāpēc arī mēs esam tik daudz un dažādi, un mēs visi varbūt saucamies par kroniku lasītājiem, bet pa lielam mēs esam vienkārši. Katram savam nāk, vai ne savu kanālu. Tā, tieši tā. Jā, ja jums ir kādi jautājumi, tie, kas mums ir klātesošie, droši jautājiet. Jā. Un lai mēs saprastu, cik kosmiski mēs varam dalīties. Jo nē, mums tās pieredzes ir tādas um, ļoti kosmiskas. Un, nu jā, tieši tā, ko tu saki, nu katram mums pa savam, un tāpēc mēs arī ļoti sajūtām to impulsu, ka tieši, ja mēs apvienotos tādu, nu, nu tā kā mēs nekonkurējam, mēs vienkārši papildinam un paplašinam vienu otru. Un jā, tas, ko tu saki, nu, tā kā pilnīgi tā kā savalkās ar to, ka es redzu tā kā to pavisam savādāk, vai ne? Uh, Pilnīgs kosmos. Jā, redz, Instagramā ir par lielu kosmosu. Šitas bija Instagram neņēma pretī. Un jā, nu, kad man tās planētas, es šobrīd vēl tā kā pati apzinos, ka es viņas tik labi nejūtu un neizprotu, bet es esmu ceļā, bet tai pašā laikā tik ļoti norizināja tas, ko tu teici, vienkārši katru mirkli var savienoties ar to, ka, kā tur bija, ka man tur ir tāda kā pašai sava tāda viesistaba, ja, un kur tās planētas, un es pilnīgi redzu, kā es viņus katru to izjūtu un sajūtu. Un tas ir tas veids, kā man tieši arī tā kā katreiz, kad es ieeju galaktiskajās Akaša kronikās, man ir tā kā, es tur nu, nosaucu, ar ko es tur gribu savienoties, un man izritinās tāds, nu jau es varu teikt, galds, jo redzi, ar katru manu augšu pielādi, apgreidu, man arī tas skats mainās. Un jau pagājušais es tā kā aizgāju, es saku, kaut kā savādāk te izskatās. Man saka, jā, tu esi savādāk kļuvusi. Un tas ir tā kā verās jauni leveli vaļā. Un man ne pirmo reizi jau ir jautājums, vai es apmācu, un tāds, nu, jums tiešām tādas spējas ir. Vēl es neapmācu, bet es pilnīgi iekšēji jūtu, ka pienāks arī tāda diena, kad es varēšu un jutīšu, kad es varu nodot, ka man būs uzkrāta tā pieredze un informācija, ka es varēšu arī dalīties un apmācīt. Un kas man tieši tās planētas, pirmā, kas ieej iekšā, izritina to visu pieredzi, pat ja tā ir kaut kāda zemes pieredze. Un tāpēc, saku, man arī ļoti dažādi, kāds jautājums, tāda atbilde arī var nākt par tādām zemes pieredzēm. Un that's ok, nevienmēr vajag tur šauties kosmosā. Lielākoties ir tā, ka mums ir jāsakārto zemes pieredzes. Un tad mēs varam iet arī kosmosā. Bet, nu, es saku, katram savādāk. Kādam tieši ieraugot to kosmisko, viņš beidzot saprot un var atrisināt to zemes lietu. Savādāk viņam ir tā, ka, nu, it kā saprotu, bet nekas nemainās un nenotiekās. Un man parasti ir tāda viena centrālā, nevar celt roku, man te ir uzlikts, kad viņš ir reaction price. Viena centrālā tā planēta kura tajā mirklī ir svarīga. Vai nu pieredze, vai tā kā tev bija, tā kā tev nebija nekas jāatlaiž, tev bija resursiņš jāpaņem. Kādā, kur ir kaut kāda pozitīvā, kādā, kur atkal ir kaut kāda negatīvā. Un man ļoti, pēc tam man bija viena, tieši kur man Mars ir. Un no sākuma man, protams, ir tas pirmais, kas man tādu pretestību. Nu, kāpēc tās, nu, tā kā mūsu galaktikas planētas nāk, vai ne? Kāpēc nenāk tur plejādieši, tur Andromeda vai vēl kaut kāds? Kāpēc nāk tieši kaut kāds Mars, tur Venēra, Saturns un tāds, nu, tā kā apmēram vienas rokas stiepienā liekas, mēs varam aizstiepties, bet vienmēr pēc tam ir tik nenormāli nu, tāds make sense tajā visā. Tā savalkās, kāpēc tieši tā planēta ir parādījusies. Un par Marsu, uz Marsa kādreiz arī cilvēki dzīvoja. Cilvēki, nezinu, būtnes. Nezinu, zin kā, tā kā es lasīju to grāmatu, arī man tā kā dažreiz liekas, nu, tā kā cilvēki ir tikai tā kā uz zemes, citur ir tā kā būtnes, bet, nu, būtnes cilvēki, kā mēs to ņemam katrs, vai ne? Bet, nu, vienmēr sakot, tur Mars bija apdzīvots. Tas bija tas laiks, kad Zeme vēl nebija apdzīvota. Tad uz Marsa bija dzīvība.
Un tad tur uzsprāga, kas tur uzsprāga kosmosā, un tas Mars palika augsts. Un man rāda, ka tieši man atkal liekas, tas cilvēks, man nāk, tas cilvēks, es viņu tā kā nedaudz pazīstu, man liekas, ka nu, viņa tāds ļoti rosīgs cilvēks, vienmēr visu izdara, un tā kā vispār tur drosme netrūkst, vienkārši mauc un iet. Man rāda to Marsu, un es tā, nu labi, kas Mars, Mars ir par drosmi. Es saku, nu kā ar drosmi un darīšanu? Viņš saka, nu jā, tur dažreiz pieklibo, un tad mums parāda, ka tieši esot uz Marsa, tas cilvēks ir pieredzējis to, ka tad, kad tas Mars gāja bojā, kad cilvēki dara, bet viņi neredz jēgu tam, kāpēc darīt. Un tad ir tāds, tad jau labāk nedarīšu. Un iestājās tāds brenda, kā darīt, bet novelk rocienu un nevar padarīt. Un iekšā ir turbulence, bet ārēji nekas nenāk. Un tā ir vienkārši pieredze cilvēkam, kad viņš sevi ir pieredzējis, dvēseli sevi ir pieredzējis uz Marsa, ka tur viss, viņa ļoti spilgti redzēja, kā tur tādas lodes krita, nu kā asteroīds, kad uzsprāgs, kas tur nāk uz Zemes, tur kolonas viss gāžās un vienkārši viss aiziet bojā, un ir tā kā jādara, bet neredz jēgu tam darīt. Un kā tas šī dzīvē izspēlējas ar to, ka nu, ir tas iekšējais, nu, gribu darīt, bet nezinu, ko darīt, nezinu, kur iet. Un jā, tā kā arī šīs planētas, kas mums ir tā kā rokas stiepienā, kas nav tur nu, plejādieši, ir kaut kāds nu, augstākā rauga, ja, arī tur ir daudz milzīgi vērtīgas pieredzes. Nākamā pieredze pēc Marsa. Nē, nē, man bija cita klienta, zina, tev arī bija par Marsu. Man ir tik daudz, ka es vairs nezinu, šitā taču nebija tava pieredze. Tev nebija pieredze, tu neesi bijusi pie maniem sakašām, pareizi. Tu vienkārši, kad tev vajadzētu iet un apskatīties. Jā, varētu būt. Sajūtas tev tādas. Jā. Nu jā, redzi, nu tā kā tu zini, kur iet un skatīties un meklēt. Un pa Venēru atkal ir tādas, nu tiešām, tur tiešām nāk ļoti spēcīga sievišķā enerģija no Venēras. Un tur arī ir tādi, nu, tā kā interesanti stāsti par pašu Venēru. Jums bija kādi jautājumi? Es tā Tomēr tas domāju. jautājums būtu var pastāstīt par, tu stāstīji par planētām. Es atkal savukārt man, kas nāk, ir tās dvēseles vibrācijas. Viņas ir dvēseles līmenī, katrai dvēselītei, tā kā rodoties, viņai ieliekās tās vibrācijas. Viņas pamatā ir 8. Bet katrai dvēselītei, tā kā viņas izteiktas ir parasti 2, un tad 2 ir tās pavadošās. Un tas ir tas, kas bieži vien ļoti parāda to cilvēku, ka vienmēr cilvēks, kas tad ir mana misija, ko tad man darīt uz šīs zemes. Un tad šīs vibrācijas ļoti forši parāda to virzienu. Bieži ir reizes, kad konkrēti vienkārši parāda, kas cilvēkam ir jādara, bet ja tas cilvēks vēl ir kaut kādos meklējumos, tad forši parāda tās, kas ir, jo tās dvēseles, ja tu dzīvo saskaņā ar dvēseles vibrācijām, tad tu darot, tā kā nepiekūsti, tu paliec, tā kā, tu visu laiku tā kā uzlādējies, tu dari it kā daudz varbūt, jā, tu tur esi nostrādājis 8 stundas, bet tev ir tāds, tu beidz strādāt, es gribu vēl, jo tu tā kā uzlādējies, tā kā tāda saules baterija var iet uz priekšu, piemēram, man tur tās vadošā vibrācija ir mīlestība un viedums, un tas ir tas, ja es varu caur informāciju, ko es saņemu, nest enerģiju, mīlestību un kādam to nodot, man vienkārši uzreiz man iedegās acis, un es gribu darboties vēl un vēl, un tā kā neizsūkstoši. Citam atkal, piemēram, tur spēks ir vadošais, un tie atkal ir tie, kas var vienkārši darīt visu vienlaicīgi. Viņam, ja viņš dara vienu lietu, ja, tad viņam ir tik garlaicīgi, viņš vienkārši, nu, viņš var iznīkt, ja. Bet ja viņam ir tas un tas un tas un tas, un tieši arī man bija viena klienta, kur saka, jā, man visi pārmet, kad es daru 70 lietas vienlaicīgi, ja, un kāpēc es nepieturos pie viena, bet viņai tas spēks vienkārši ir tai dvēselē, viņai to vajag, un tad, kad viņa to dara, viņai griežās visi tie zobratiņi un riteņi, tā kā tas ir par to, tā kā gan to, nu, tā kā dažādi aspekti planēta, ja, vai tās dvēseles vibrācijas, un, ja tās dvēseles vibrācijas ir disbalansā, tad sāk buksēt kaut kādas lietas, un nav spēks, jā. Mm.
Kur mums jautā Inga, vai spilgtākie ieguvumi pārmaiņas cilvēku dzīvē pēc ieskatīšanās Akaša kronikās? Manā pieredzē vispilgtākās ir tieši, kad nomainās tās enerģijas. Nu, tā kā tavā gadījumā tu vienkārši sajūti to savu spēku. Tu tā kā, nu, savā ziņā tu atgūsti savu dvēseles daļiņu, un kad tu atgūsti savu dvēseles daļiņu, vienkārši nevar nebūt pārmaiņas. Protams, otrs faktors ir tāds, ka ai, nu, ka tas jau nekas nav. Nu, ka mēs varam sevi arī, nu, tā kā nenoticēt tam un tā kā nesajust, vai ne, tās pārmaiņas, nenoticēt, bet, bet apzināti cilvēki, tas, ko es vienmēr iedodu līdzi, ir tas, ka tu pēc tam vari atkārtot savienoties ar to planētu, visu laiku to resursu vari. Ja tu to nedari, nu, tad tu vari atkal, kā man liekas, tavā sesijā bija, kad viņi te, tā kā vari aizspēlēties, un tu vari tā kā arī, nu, cilvēks aizspēlēja zemes dzīvē un aizmirst par to, un tad viņam tur arī tā kā viņš samazinās un pazūd, bet tad, ja turpina darīt, nu, tā kā tās pārmaiņas ir tieši iekšējās pārmaiņas, un mēs jau zinām, ka viss sākas mums no iekšiņām, vai ne? Kad, jā. Tad, kad ir iekšķiņa nomainīsies, pēkšņi arī fizika vai ne, āriņa sāk mainīties. Kādas Jā. tev ir tādas spilgtākās? Kad cilvēks beidzot sadzird savējos, un kad viņiem iedod to pavadienu, un ka viņi, izrādās es viņus dzirdēju, ja, kad es kā pa vidu sāku teikt, un, nu jā, es jau dzirdu to pašu, jā, tu tā stāsti, es to visu pilnīgi redzu, un es pilnīgi to jūtu, un, saku, bet, nu, redz, tu jau vari pats to, jā, tiešām, nu, kad vienkārši reizēm cilvēkam vienkārši vajag to, ka viņš notic, ka viņš var redzēt un var to pašu, un daudzi ir nākuši, ka nu, tā kā paldies teikt ar to, ka es jau, nu, parasti jau tie pavadoņi, neviens jau nepasaka priekšā, pa lielam viņi tev dod mājienus, viņi tev ļoti reti ir tā, ka tiešām vienam vīrietim bija, kad viņam vienkārši pateica, tev ir jāstrādā ar koku. Vienkārši beidz darīt, vienalga, ko tu tur dari, tev ir jāstrādā ar koku, jo tas ir tavs un tu tur, nu, būs. Bet parasti vienkārši dod tādus mājienus, aplinkus kaut ko, un pēc tam tas cilvēks vienkārši pēc kāda laika atnāk, ka jā, paldies, ka tu tā kā man, nu, es, protams, nē, bet nu, pavadoņi, ja, ka tu iedevi to impulsu, un es izdarīju, un tiešām viss sanāca. Un tas ir tas tāds tā kā iedrošinājums, ka nu, tur ir tās, jo viņi visu laiku mums dod visādas pieredzes un padomus, un met mums tos akmeņus ceļā, tie pavadoņi, un kas mums tur visa tas fanu klubs, kas mums ir, bet nu, mēs jau bieži tā kā, tas jau no prāta, un es jau tur neticu. Tā kā, tas ir vairāk tā noticēšana sev, un ka tu reāli tā kā pārliecinies par to, ko tu jau zināji. Nu, tā kā palielam tas ir tas. Es teiktu, tas ir visām, tā kā, vai tad elpošana arī nav tā, ka, es jau šo zināju, bet beidzot es tā kā sapratu, ieraudzīju, ka, nu, tā kā, nu, labi, es nespēlēšu šito, vai ne? Ceļojumos ir tieši tas pats, un visās tehnikās tas ir tas pats, ka tieši tu visu laiku, tur jau tā lieta, ka mums 24/7, tāpēc, ka cilvēki bieži saka, cilvēki, nē, nu šito jau droši vien ap prātu izdomāja. Nu, nē, tev sūta zīmes, ziņas un domas 24/7, tikai tad, kad tu ies tādā meditatīvā stāvoklī, tad tā, pagaidi, šito man pēc neizdomāju, tas man varbūt atnāca. Tā kā, nu, tāda vienkārši atvērtāks prāts notiekās. Jā, jā. Tad Inga prasa, kā pats var iemācīties savienoties ar savām akaši kronikām. Es nezinu, man tā liekas, ka tev vienkārši, nu, kas ir tās apmācības? Kāpēc mēs ejam tās apmācības? Tāpēc, ka mēs tā cilvēka laukā vienkārši atveram savu to varēšanu, ticību, nu, vienkārši ticību. Nu, tas ir tā kā, ja tu sev netici, tu vari pietaupīt naudu, tu vari pietaupīt laiku, ej pastrādā ar savu ticību, un next step būs iet, jo, ja nav ticība, kā es teicu, ja, es vienā mirklī pazaudēju, man vienkārši aizvērās ciet, jo tur neviens nav ieinteresēts pierādīt, ka tas ir īsts, ka tas tā strādā, tikai nāc, mēs tev parādīsim, lai tu noticētu. Nē, tu noticēsi, un tad mēs tev parādīsim, tad mēs tev dosim informāciju. Un tā kā tur nav iemācīties, tas ir aktivizēt, un tas bija tas, ko pēc kā es gāju.
Un man pēc kursa liekas, nu, nē, es neesmu iegūjis to tur, un es paskatos savu nodomu aktivizēt. Un tad es saku, ah, jā, aktivizējis es uz visiem 200%. Tas ir aktivizēt un tīri pēc tam tīri praktiski strādāt. Bet pa lielam tā ir tāda meditatīva stāvoklis, jo es arī cilvēkiem parasti, ka pie maniem nāk online, tad es viņiem prasu, vai es varu iet viņu kronikās, vai mēs varam kopā iet meditācijā un varam iet, tā, ka es varu vadīt cauri viņus, jo to pa lielam, tā kā cilvēkam gribās. Tas arī tas, kā es sāku mācīties, ka vienkārši man izstāstīja kaut kādas pamatlietas, jā, nu, kaut kādas, es nezinu, tur drošības tehnikas vai tā kā, nu ir kaut kādas, jā, tomēr paprasīt, ar ko tu runā, jā, varbūt pirms tu kaut kur un tad vienkārši tas ir tāds meditācija, kurā tu tā kā pacelies augšā, ja, tu tā kā pacelies augstākā dimensijā, un jā, Bet viņasim pēc tādas vienas reizes cilvēks pats, nu, tā kas kā pats, kurš. pats nē, bet tā tīri saprast, vai vispār tu kaut ko redzi un jūti, to jau mūsu Nu, jā, vadībā. jā. Jā, tu to vari, bet tā, ja tu pats gribi tā kā patstāvīgi lasīt, nu tad jā, tur ir ir vajadzīgs kaut kāds tādas Nu, drošības, jo praktiskas lietas, vai, nu, prakse. tāda kaut vai teorija, iziet kaut vai ar to skolotāju, nu tās, nezinu, 4-5 reizes, cik nu tur ir, tu izēj kopā, un tad jau tu saproti to principu, un tad jau tālāk jau tas viss ir tāds freestyle. Mēs arī tieši, kad Linda sāk runāt, es pēc klasiskās neeju, es arī pēc klasiskās neeju, jo nav, nu, tas, ko māca, tā ir tāda, nu, tāda klasika, tur, piemēram, tu vari tur čakras skenēt, ja, un tur skatīties kaut ko procentuāli, un tu tur vari kaut kādus karmas līgumus meklēt. Bet tas viss ir tāds, tik ļoti tāds, nezinu, teorētisks. Nu, tāds, man liekas, ka tu drīzāk ka skaties, kas nāk, un tā, ka, ko tam cilvēkam tajā brīdī vajag, nevis mēģināt pēc grāmatas kaut kādiem punktiem, tur tagad viņam kaut ko atbildēt, jā. Bet man liekas, ka tas arī ir vienkārši, kam mēs esam. Tas tā kā mums vienkārši, mēs jau arī katrs savā veidā, ja, un tā mums informācija arī katram savā veidā. Un es arī esmu apguvusi tās dvēseles vibrācijas, es izgāju kurs, bet nav. Un tas ir, nu, tā kā vienkārši saprot, ka tas nav manējais veids. Varbūt, jā, ja es tur, nu, varbūt ir prakse trūkst, I don't know, maybe. Bet vienkārši šobrīd es viņu nejūtu kā savējo. Tad, kad daru tā, kā es daru, man ir tāds, ka I know, I feel it. Un tas ir mans, bet tieši tās vibrācijas man tā kā, man kaut kas tur vēl nav, vai nav vispār, es nezinu. Un tas, kā tu saki, ja tu meklēt kaut kādus, un kādam ir tie pieslēgumi jāmeklē, un kāds vienkārši viņus neredz. Kāds redz eņģeļus, kāds redz pieslēgumus, kāds redz kaut ko. Un tāpēc jau mēs esam tik unikāli un universāli, kad, un jā, nu tādā ziņā es arī, nu, tā kā varbūt es nevadu visu to ceļu, bet man arī ir bijušas sesijas, kur cilvēks, nu, tāds, kas, nu, kas tā kā ir vairākas kroniku lasījums pieredzējis, vai pats ar sevi strādā, un viņi arī uzreiz jau tā kā metās iekšā tajā visā, un viņš saka, jā, es redzu to, ko tu man stāsti, un es redzu vēl tā kā vēl bišķīt savādāk, un tad mēs tā kā vienu otru papildinām, es esmu tā kā telpas turētāji, bet mums tā informācija sanāk tāda apmaiņas tādā ziņā var katrs tā kā pieredzēt, jo tas ir tas, ko es arī pat ja viņš grib vai negrib, viņam nav opcijas pie manis negribēt. Ja? Vienā momentā viņš savienojās caur manu lauku, viņš savienojās ar to, lai tās enerģijas nevis ir tā teorētiski, bet tiešām tīri praktiski caur ķermenisko. Un tad mums jautājums, cik saprotu, jūs strādājat nedaudz atšķirīgi, vai tā ir, ka Linda lasījums veids Zoomā kopā ar klientu un Anna ieraksta lasījums klientam nesot klāt? Gan. Man ļoti patīk offline. Tas ir tā, ka jā, cilvēks vienkārši piesakās, un es bez viņa klātbūtnes eju kronikās un skatos, kas nāk, un tad es aizsūtu audio ziņu. Tas ir tāds, man liekas, ļoti foršs veids cilvēkiem, kam patīk kontrolēt procesu, kam patīk visu kaut ko tā kā no prāta pielikt klāt, jo tajā brīdī es tikai redzu to, kas nāk, un es cenšos maksimāli objektīvi pateikt to, ko es jūtu, kas nāk, jo man nāk gan bildes, gan enerģijas, gan, jo es tā kā visu pierakstu no sākuma, ko es redzu telpā, un pēc tam ierunāju ziņā.
Un tad ir tā, kamēr es rakstu, man bieži nāk informācija, un kamēr es vēl runāju audio ziņu, man vēl pienāk klāt, ka viņš tā kā tāds sanāk, pirmkārt redzu, pierakstu un tad vēl ierunāju. Un tad tas viss tāds saveidojās tāda, kā cilvēki man bieži saka, viņi kā meditācija, viņi klausās. Vienkārši, nu, tā kā iet uz riņķi un visu laiku dzird kaut ko jaunu, tagad 5D meditācija, jo tur bieži vien translē enerģijas, bieži vien kaut kāds dziedinājums vai kaut ko noņem vai kaut kas, nu, tā kā, kas nu tur transformējās vai vienalga mēs kaut kā mīļojam to bērniņu mazo. Un tad cilvēks vienkārši klausoties, viņam tas aiziet dziļāk, 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 dziļāk. Un tas ir tāds tā kā nu, viena veida, bet parasti cilvēki tā kā pajūta, kā viņam vajag. Un tad tas otrs ir arī droši vien kā Lindai, kad online satiekamies ar cilvēku, ejam kopā hronikās, skatāmies, cilvēkam ir jautājumi, uzdod pa ceļam. Arī tajā offline, ko es taisu audio, es arī cilvēks var droši uzdot jautājumus, bet bieži vien ir tā, ka atbildes uz tiem viņa jautājumiem ir ļoti īsas, tā kā, nu, kaut kas tur, kā man tur attiecības ar vīru, un tad vienkārši parāda tur ainu, kad, nu, kad abi divi sēž ar mugurām atstutējušies, jau un nerunā. Nu, attiecības, diemžēl, jums pagaidām tā nekā, bet tā kā pilnīgi tā kā, nu, negrib neko tālāk. Bet tur tai pašā laikā, piemēram, tur par tavu misiju, ja, tur vienkārši var izplūst stundām ilgi, ko šausmīgi gribāt tai telpai pastāstīt. Online jau cilvēks atkal tā kā, mēs tā kā redzam, mēs ejam kopā, mēs skatāmies. Un tad jau sākās tas, kad, piemēram, tur ārēku tev tur māja, tava mamma. Jā, tā mamma tur vienmēr ir. Un cilvēks jau sāk ar tām savām domām, un es pilnīgi redzu, kā tā bilde sāk mainīties, jo cilvēks mēģina ar tām domām kaut ko tur vai nu pietušēt, vai pielabot. Un tas ir par to, ja tu jūti, ka tevī ir šis tā kā, nu, tāds kontrolētājs bišķiņ, tad foršāk, man liekas, ir tas bez tās klātbūtnes, un tad jau saproti, kur ir tās pirmās lietiņas, ko tu vari tā kā transformēt vai pie kā piestrādāt, un tad tas online. Un tad jau tiešām tā ir tāda komunikācija, kopā ejam, kopā pašam, nu, jūtam, skatāmies un var vairāk tā kā eksperimentēt, teiksim tā. Par cik man nenāk bildītēs, man nāk sajūtās. Tad man ir vajadzīga tā klātecamība, jo tas ir tas veids, kā es varu nodot. Bet tagad, kad tu šo stāstu, es atceros, ka man ir nu, tie, kas tā regulārāk nāk un es zinu to aktuālo tēmu, tad es arī esmu gājis īstenībā offline, tā ka man atsūta tos jautājumus, lai es izskatu, bet tas nav tā nav pirmā reize. Tas ir tā atkārtoti, kad es jau zinu, nu, tā kā pamats ir. Un tad par kaut kādu konkrētu situāciju, kā viņu var izlabot vai neizlabot, tieši tādā veidā arī. Bet jā, man tā kā es jūtu sevi savā tajā elementā tieši Zoom, tieši konkrēti. Un man kā atkal nav bijis tā, ka klients, jā, es zinu, man uzreiz tā, nu, tiešām zini, vai man bieži vien ir tā, ka, nu, man. Tie, kas nāk tā kā regulārāk, tad ir tas visu laiku viens un tas jautājums. Un tad vienā momentā man bija viena tāda dāma, kurai es pateicu, nu, ka man saka, ka viss mūsu sadarbība vairāk nebūs, tāpēc, ka ir tik daudz informācija iedota, kas ir jādara, un šeit nav par to, ka es aiziešu pajautāšu. Šeit ir arī par to, ka ir jāņem vērā to, ko saka, jo vienā momentā vienkārši nedod vairāk informāciju, jo ja tu neņem vērā pirmos 3 punktus, tad 4., 5., 10. vispār nav nekādas nozīmes. Ej, sakārto pirmos 3 punktus, turpināsim pēc tam, nu, tā kā sadarbību sarunu, tad, kad tu sapratīsi tos. Un jā, tāpēc es saku, tā kā nu, nav vispār vienas receptes, nav neviena sesija ar vienu un to pašu cilvēku, neviena sesija nav vienāda, nav viena un tā pati, dažādas enerģijas nāk, un kas vēl ir tāds būtisks, kā tev ir, pieņemsim, ar mamām, kas nāk par bērniem kaut ko prasīt. Lielākoties viss vienalga atgriežas pie mammas, gribi. Tā kā akmentiņš ir mammas pusē. Ir kaut kādas lietas, ko viņi, protams, var uzzināt par bērnu, kur varbūt atslābt vai kaut kā viņu motivēt, kā viņu ievirzīt kaut kur, bet, kā es teiktu, tie visi bet ir mammas pusē un bērnam vispār ņipričom ar to visu darīties. Mm. Interesanti. Man atkal ļoti patīk tie offline lasījumi, tāpēc, ka es neko nezinu par to cilvēku. Man ir viņa dzimšanas dati un viņa pāris jautājumu, un atkal es pilnīgi eju tādā, nu, tad ir tāda, zini, tā ļaušanās brīvā, un
Un reizēm ir tāds, ka es tieši vēl vīram stāstīju, man bija viens lasījums, kur es reāli redzu, ka tam vīrietim viņš ar mašīnām, viņš taisa tik skaistas mašīnas, man vienkārši rāda. Un viņš saka, bet tas cilvēks jau droši vien domā, ka tu vienkārši izskatījies viņa Facebook profilu, jā, vai kaut ko. Un es saku, man pat ir vienalga, lai arī viņš tā domā, bet vienkārši tas, ka, nu, tā kā es to redzu, es to nododu, man tas cilvēks apstiprina, un man ir tas tā kā gandarījums, kad viņš dara to, kas viņam ir jādara, un kad mēs tā varam, es viņam varu apstiprināt, un man, tā kā, kad, jā, protams, es tur varbūt varu kaut kur, es nezinu, kaut ko meklēt Googlē vai kā, bet tas jau nav tas mērķis, jo, nu, bieži vien ir tā, ka cilvēki tā kā, nu, tā, no, varbūt, kas nav tēmā iekšā, domā, nu, jā, tu jau tur kaut ko izdomā vai kaut ko, bet tas vispār nav ne mērķis, ne uzdevums, ne tas. Kā Google ir grūtāk atrast nekā kronikās. Vai ne? Tieši tā. Tur uzreiz izmet ārā. Nav jāraksta search words. Jā, bet jā, par mamām un bērniem, jā, tur par mamām parasti vienmēr man nāk ļoti tas mammas tēls vai mamma ir mamma vienkārši tāda, kas stāv un mīl, jā, vai atkal ir mammas, kuras šausmīgi tos bērnus sargā, un tad arī parasti ir, tas viss ir par mammu, jā. Mm. Nu tā. Vai ne? Es daudz esmu norunājuši. Ja kādam ir vēl kādi jautājumi, droši var pajautāt. Bet es domāju, ka šodien mēs tā kā to lielo varētu tā kā beigt. Tas, ko mēs varētu iemest tādu tīzerīti, ir tas, ka mēs esam procesā, lai nu, izstrādātu un piedāvātu jums kaut kā nu, gribētu teikt, vieglākā veidā, vieglāk pieejamā veidā, un kā man viena dāma teica, pirms, pirms tās sesijas, ka, nu, es saku, ka man ir tādi, kas nāk regulāri. Saka, ko tur var regulāri nākt? Vienkārši man arī tā pašai, jo es vairāk jautāju, man nav tā, ka man atnāk drīzāk, no atbildes jau atnāk, bet no tām atbildēm nāk tā kā nākamie jautājumi, nākamie jautājumi, nākamie jautājumi. Otra lieta, kas ir vienkārši ir forši dzirdēt tādus, nu, nezinu, pieredzes stāstus, lai saprastu, ka es neesmu viena, tā kā, piemēram, šeit bija. Ja? Tu par mani runā pēc sajūtām tāds, ka tu neesi viena tāda. Kad ir vēl citi tādi, un tas, ko man arī teica, ja, ka cilvēkiem nav vajadzīga tā informācija, viņiem ir vajadzīga tā enerģija. Tātad, translējot vienam to enerģiju var nodot pilnīgi visam laukam. Un lauks arī savācās, pievācās tieši tāds, kāds viņš ir vajadzīgs, atbilstošie cilvēki, atbilstošā vietā. Un jā, tā kā mums top kaut kas top. Mēs vēl pašas nezinām, kāda mums vienkārši nāk informācija, kuru mums ir tagad jāliek kopā. Kaut kas top, piedāvājums, tas būs noteikti priekš jums. Piedāvājums, ja jums interesē akaši hronikas, un nevaru tagad neko vairāk pateikt, jo es nezinu, kā tas izvērtīsies, jo tiešām tas ir tāds ļoti interesants process, kā tā informācija tur nāk un kā viņa tur liekas kopā. Tam vēl ir nedaudz laiks vajadzīgs, bet tas būs kaut kas, man liekas. Bet sajūtām kaut kas liels un foršs un jā, tāds pasakains. Jā. Mhm. Tu kaut ko piebilst? Jā, nē, par to, ka kaut kas briest, un man liekas, ka mēs tā kā baigi forši papildinam, to mēs sapratām tā mūsu sesijā, un mums kaut kā gribās dot arī to citiem, ka mēs varam tā kopīgi, varbūt ne tur gluži kaut kādus lielos lasījumus, bet tādus kaut kādus jautājumus, kaut kādā mēs izdomāsim formātu, mēs izdomāsim konceptu, lai ir interesanti gan tam cilvēkam, varbūt, ar ko mēs strādājam, gan pārējiem. Tā kā kaut kas būs, kā tas viss izvērtīsies, nezinu, bet tas ir gaisā, jo man liekas, ka cilvēkiem interesē šis. Viņi varbūt nezina vēl, vai kā tieši, ko tieši, un ir arī daudzi, kuriem vienkārši verās vaļā kosmosu, viņi grib Viņi nezin, kur likties vai nekur meklēt informāciju un atbalstu. Kosmosu draudziņus satikt. Tā kā mēs izdomāsim, kā
kā to noformēt. Bet būs, kaut kas būs. Mhm. Yes. Labi. Ok, forši. Paldies. Paldies Es visiem, kas bija. Jā, paldies jums liels. Noslēgšu.